Iesim augšā uz otro stāvu. Tad redzēs, vai durvis ir vaļā vai ciet. Nu, gadījumā, kas man ir atslēga līdzi. Hohoho. Vispār jau baigi feini. No šejienes mēs tagad nākošajos periodos varēsim patriotiskas runas teikt un aicināt uz dažādiem pasākumiem. Redzēt to diezgan tālu, īpaši tad, kad kokiem lapas ir nokrituši. Atspulgā varam sevi redzēt. Jā, te skan mūzika, esam otrajā stāvā, kaut kas jau te notiek. Tā. No sākuma iziesim visam cauri, pēc tam parunāsim, ja. Tikai viena dzimšanas dienas torte. Un 8 secītes? Labāk tā, 8 tortes. Un viens secītes. Kaut 164 cukri gaida LT abonentu un O-kartes lietotāju. Novēlu visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Lai svētki izdotos garšīgāki, lieciet klāt salātiem un citiem ēdieniem mani jauno majonēzi Kalārs Luks. Izcila garšas risoni. Nu, un tā tad, šī te telpa ir pilnīgi jauna telpa. Kāpņu telpa likvidēts bijušais direktors kabinets, daļa paņemta no Ingas klases, un tas viss ir apvienots. Tātad griestos var redzēt tur, kur bija, tātad tur bija šķērs sienas starp sienas. Tagad šī te ir viena telpa, nu, es teikšu eleganta. Un iecerās, ka šī vietiņā atradīsies mums kāda no mazajām klasītēm. Tad 1., 2., 3., 4. klase visas kopā būs šī galā. Te pretī, tātad tur, kur kādreiz bija Ilzes klase, ir pilnīgi skaidrs, ka būs 1. klase, tāpēc, ka šī ir vislielākā telpa pašlaik, nu, gandrīz vai teikt, vislielākā. Un pirmklasnieki mums būs 16 vai 17 pēc kopējā skaita. Tāpēc viņiem ir vajadzīga vislielākā telpa. Un ir doma, ka nākošajā gadā, 2006. 2007. mācību gadā, 1. klasi audzinās skolotāja Aima Šmita. Nu, tad lai viņai arī tiek. Tā, blakus ir vismazākā telpa, šī te tagad jaunajā plānojumā vismazākā telpa. Un šeit būs arī vismazākā klase pašlaik. Tagadējai 2. klasē ir 7 bērni. Ar viņiem strādā skolotāja Ilga garā. Un tāpēc viņiem arī tāda maza mīļa telpa. Tad plānots, ka te varētu pēc tās kvadratūras sēdēt, 15 bērni. Tad es domāju, ka te viņiem, ja arī 2-3 pienāks klāta periodā, tad vietas pietiks visiem. No šī te telpā, blakus trakajam rādio. Un šeit būs latviešu valoda. Tagad viņiem būs dažāda līmeņa griesti, tāpēc, ka te tā izrādās ir veidojums, ka daļa ir augstāka, daļa zemāka. Tāda konstrukcija uzveidota, un līdz ar to viņiem būs 2 līmeņa griesti. Un te strādās Ilze Jasinska, latviešu valoda. Viņai tādas vislielākās pārmaiņas, kā saka, no vienas skolas gala atnāk uz otru galu. Bet, es domāju, jaunā telpā, jaunā vietā, jaunas idejas,
viss būs tā kā vajag. Jā, tur bija skurstenis kādreiz. Šī telpā šis būs svešvalodu kabinets. Te būs latviešu, es atvainojos, angļu valoda un krievu valoda, divas valodas. Kabineta saimniece šeit arī būs Laima Šmite, jo viņa mums ir angļu valodas speciāliste. No 3. klases sākot jau te angliski mācās un krievu valoda. Tātad krievu valodu mums pašlaik māca Andrejs Kuļiņičs. Nu, kā būs uz priekšu, to jau jutīs. Tas mums brauc 2 reizes nedēļā, nu tad viņā bija 2 šī kabinetā varēs strādāt. Nu, es domāju, normāli. Arī šeit kādreiz bija tā, kad var griestos redzēt sadalījumu. Visur, kur ir tās līnijas, tur bija šķērsienas. Tur bija šķērsienas. Un šī pusītē, kur tagad ieju pie šī loga, tad, kad es atnācu strādāt 1985. gadā, šeit atradās skolotāju un pionieru istaba. Tā, te pa labi, kur var redzēt tas veidojums, tātad šī vietā bija tualete skolotājiem un tāds mantu kambarīts. Un tur, tātad šī vietiņā iznāk, bija ģērbtuve ienākšana. Nu, un tur, protams, bija skurstenis, blakus bija krāsnes un kaut kad sen atpakaļ esot piedzīvots kaut kāds arī daļējs ugunsgrēks, no kamīna aizdedzies kaut kas. Tā, nu, šī starpsiena, viņa ir tā kā jauna iebūvēta, tur kādreiz nebija starpsiena. Tātad šis mums būs svešvalodu kabinets. Ar dīvaino logu, dīvaino radiātoru it kā stūrī. Bet nu forši, vismaz šī brīdī baigi siltais. Kāpju telpa. Tā, te būs betonēts laukums, tur būs kāpnes pa kreiso malu aug, tātad no 1. stāva uz 2. gar kreiso malu, pēc tam tur gar labo būs tālāk uz augšu. Tur, kur tie vadi daudzie karajās, tātad internets sadavas punkts, mums visas sēkas, visas telpas būs apgādātas ar internet punktiem. Tā, šie visi kabeļi tie aiziet uz leju, tā ir elektrība. Un tur tas mūzikulis lejā, tas ir drošības apsardzes signalizācija. Labi. Tā. Nu, šis ir tāds ļoti mīļš kabinets, matemātikas kabinets. Šeit jau pirms tam strādāja skolotāja ceļmalniece Žanete. Un es ceru, viņi strādās šeit arī ilgāk un garāk. Vienīgais viņai jāņem vērā, ka fizika būs jāmāca lejā dabas zinību kabinetā. Tagad viņai šeit vairs nav krāsnes, aizmugurē nav sekcijas. Katrā telpā būs 2 sekcijas un pietiek, visas mēbelītes būs jaunas. Skolēnas sūles, skolēna krēslas, skolotāja galds, skolotāja krēslas, 2 sekciju daļas un tāfeli. Šeit būs tāfeli, tagad viņas nav. Tabulu kastes, ja kāds gribēs, tad būs jāizmanto vecās, bet pirms tam viņas jārestaurē. Tā, nu šī ir viena no pirmsskolas, ne pirmsskolas, bet sākumskolas klasēm. Tad šeit uz šo brīdi ir doma, ka atradīsies pagarinātās dienas grupa. Tas ir tik ilgi, kamēr mums parādīsies pilns komplekts ar 1. un 4. klasēm. Jo pašlaik mums nav ne 1. ne 4. klases. Tas nozīmē, nākošu gadu mums ir 3 sākumskolas klases. Un tā tas turpinās, 3 gadus, jā. Nu, un te būs pagarinātā grupa, lai netraucē skolotājus, kam ir stundas vēl, viņi varēs nākt un mācīties un dzīvoties. Bet, protams, šo telpu varēs izmantot arī savādāk. Bet var gadīties, ka mēs izdomājam pavisam savādāk. Un rezultātā tā mazā klasīte pārvērtīsies par kaut ko tādu. Nu, gaitenis būs tāds patums, apgaismojums būs tikai no tā gala un no tā gala. Bet, nu, tas ir labākais variants, ko mēs varējām izdomāt. Tā. Laikam mēs esam apstaigājuši visas telpas, ja nemaldos. Tātad darbus šeit veids
Sija Arčers ar saviem apakšu uzņēmējiem. Nu, diezgan lielu te roku pieliek, kas pieliek? Rūja un dēli. Viņi laikam šeit tādu lielu ieguldījumu veic. Labi, čau!